Tā, kas tad mums šodien ir? Opaļā! Laižam. Kas interesanti, tieši grib viņš uzsvērt Rīgu, un to viņš maina pēc tā, kur mēs atrodamies, bet es aiztais ar šo pogu durtiņas ciet. Tas, lai gan tas ir ērtāk ar uzspiežot bremzīti īstenībā, lai kā arī tas būtu. Stūra milzīga masīva, bet tāds, iespējas, protams, ir, ka tas ir dārgi šī gadījumā, bet 600 000 eiro atkal no acis ieplēšas. Uzreiz kļūdu laboju, piespiežu bremzes un durvis aiztaisās. Labi, kas ir tāds ātrais, ko mēs varam pateikt? Start, stop, poga šeit pa kreisi. Stūrē pogas ir arī tādas ļoti liels masīvas, karbona apdara ļoti specifiskā. Uzskatīsim to kā veco Eiropas hītu. Reku redzi, tie, kas ir braukuši ar Žiguļiem, atcerās, ka bija tāds zils un sarkans jāliek pogas. Šeit, protams, ir divas zonas, progress ir gājis uz priekšu, bet temperatūru mēs neredzam. Jāvadās pēc tādām sajūtām. Savus 21 grādu man būs pēc, kā saka, jāatjauno šī pieredze. Kameriņas varam ieslēgt, ekrāns maziņš, bet, kur mēs esam. Un kamēr mēs filmējām, tikmēr sākās lietas, katrā ziņā laižam tālāk dzīvē elektroauto. Jā, kur ir skaisti nostrādāts, automāts ap citu pie stūras ātrumos var ielikt, bet elektroauto jau teicu. Un tāds tad izskatās Rolls-Royce Spectra. 600 000 vērts auto. Šodien Jūrmalā, Rīgā, centrā, skatāties, ar vācu numuriņiem. Varēja gan Jūrmals caurlaidi nepirkt, jo čakarē jau tikai Latvijas pilsoņas, pareizāk sakot, Latvijas reģistrēts auto. Bet nopirkam Jūrmals caurlaidīt arī. Tomēr ar 600 000 eiro auto, lai tā sajūta tāda mierīgāk. Un tas ir klasiskā zīmīte.